Sveiki! Esmu Magnus Graudulis, pārstāvu uzņēmumu Mežs un vide. Ikdienā nodarbojos ar mežu apsaimniekošanu un konsultēju. Tāda īpaša interese man ir par platlapu mežiem, pamatā ozolu. Un tad tāds neliels stāsts par to, kādā veidā mums līdzīgā klimatā Ziemeļaustrumu Polijā, bijusajā Prūsijā, tie ozolu meži kopā ar citām sugām vai platlapu meži vienkārši aug. Mēs parasti pa mežu domājot, esam pieraduši tikai skatīties uz koku stāvu, kas tur ir augšā, bet patiesībā ļoti bieži, kas tā vieta grib būt, viss ir parādīts mežu lakstaugos, jo tiem ir vieglāk palikt tādiem, kādiem viņi ir. Cilvēks var nocirst ozolus, iestādīt eglis un tad domāt, ka tas ir egļu mežs, bet tie lakstaugi tā kā reizēm paliek, un te ir tāds maziņš kvadrātmetrs, kas te ir, kur aug ļoti daudz tāds interesants sugas. Te ir, teiksim, mažīgā naktsviola, septiņvīri, pavasara dedestiņa, visreālāk pelēka, baltā vai celsenā vizbula, maipuķīte, viss, kas ir platlapu meža indikātoru sugas. Un te ir vēl kāds, tātad pamatā tas mežs ir veidots no ozols, piemaisījumā ar egli, liepu un skabārdi. Un tātad tādā meža tipā tie ozoli aug ļoti smuki taisni, ar augstiem taisniem vainagiem, smukiem taisniem stumbriem. Un te arī var uz tā paša mazā piemēra redzēt arī, kāda ir tā platlapu meža dinamika, ko, teiksim, mežsaimniecībā var izmantot. Ir tas, kad ir bijis kāds vecāks koks, kaut kas ir izgāsts ar vēju, kaut kas ir vienkārši nolūzis, un ir tāds mežā radies vienkārši caurums, kurš tiecās ar kaut ko aizaugt. Un te ir pamatā tātad ir lazdas un kaut kāds apakšā ir kāds ozoliņš, kāds skabārdis, un šī caurumā noteikti, kur ir bijis viens koks, ieaugs kaut kas cits. Un kāda tā izmantošana mežsaimniecībā ir vienkārši, kad tādā veidā var punktveidā izņemt vienu, vairākus, 2, 3 kokus, uztaisīt caurumu, vai atvērumu, viņš pats aizaugs ar kokiem, un tādā veidā to mežu apsaimniekot. Un tad arī sanāk, kad ja tas caurums ir samērā neliels, mēs varam dabūt smuks, taisna stumbra kokus, kā piemēram šitas ozols, jo ozolam tomēr ir jāaug mežā. Mežsaimniecībā stādot mežu, mēs parasti stādām daudz, kaut kādu 1,5 līdz 2,5 tūkstoši kokus uz hektāru, un tad tur pamazām viņus retinam. Un ozols, tomēr man šķiet bišķiņi, tas ozolu mežs varētu sākties savādāk, jo tā stadija, kad ir tāds pieaudzis ozolu mežs, tad ir attālums starp ozoliem, te ir kaut kādi 8 un 10 metriem, tas nozīmē uz hektāri kaut kādi starp 100 un 150 ozoliem apmēram, kas ir pilnīgi pietiekoši. Un tas būtībā ir tas, kad mēs varam mierīgi audzēt kādu egļu vai kaut kādu tam līdzīgu jaunaudzi. Un ja tur ik pa kādiem 11 metriem ir kāds ozoliņš, tad viss ir ok. Tad tā egla ir arī ieaugusi iekšā, un tā to ozolu var pamazam audzēt, un tad ar laiku te sanāk tāds skaists taisnstumbra ozolu mežs, un tos koku skaitu nemazam arī nevajag lielāku. Es varu redzēt, ka ozoliem vainagi gandrīz kopā, un bišķiņ vaļā viņiem ir vēl pietiekoši labs augšanas potenciāls. Ļoti skaisti. Sanāk pie kaut kādiem 11 metriem sanāk tāds ļoti skaists bezdara stumbrs, kas ir noteikti ļoti kvalitatīvs zāģbaļķis. Cilvēku reizēm tā kaut kā kļūst nedaudz pikti, kad ozolu nevar skailcirtē, kad tad tā mežsaimniecība nekur neder, bet tā jāsaprot, ka tā ozolu audzēšana, kā viņš daba aug, ir nedaudz savādāks, kad viņš aug tomēr nedaudz nevienmērīgi, un viņš ir ideāli mūžīgā meža
suga, kad visu laiku ir kaut kādi koki lielāki un mazāki. Un te ir tāds piemērs, te ir nocirsts viens ozols, tur ir vēl viens celms un tur ir vēl viens celms. Te uztaisīts ir tāds neliels atvērums, kurš jau pamazam verās ciet. Kaut kur pa vidu ir atstāts kāds tievāks koks, tā laikam ir liepa. Un tādā veidā to ozolu mežu apsaimnieko, tad, kad tas koks ir sasniedzis mērķi izmērt, tad viņi nozāģē un visiem pārējiem kokiem dod iespēju augt, jo tomēr jāsaprot, jo resnāks baļķis, jo, viņš ir dārgāks. Un arī to ozolu nevajag pāraudzēt, lai viņam ir kvalitāte. Noteikti katrā mežā tas ir kaut kāds savādāks, teiksim, te ir kaut kāds, pēc kā es spriežot, tas caurmērs kaut kur ir tuvu pie pusmetri, kas šeit laikam ir šajā mežā mērķis. Un tad, tādā veidā pakāpeniski to mežu visu laiku cēst, kaut kas aug vietā un sanāk tāds mūžīgais ozolu mežiņš. Un tas ozols, kad viņš aug samērā cieši kopā, viņi ir smuki, taisni, zaļbaļķu kvalitātes koki veidojās. Un viens no platlapju meža blakus produktiem, kur ir daudz liepu, ir medus. Noteikti tūlīt drīz ziedēs liepas, un tad ir atvests bites. Tādā interesantā vietā, tādā vieglā ēnā ir nolikts šeit. Un droši vien, ka gatavojās liepu medus ievākšanai. Mazie kukaiņi centīgi strādājoši. Un te ir viens no tādiem meža tipiem, kas Latvijā sugu ziņā gandrīz neeksistē. Te ir pamatā parastais skabārds un kāds ozols. Skabārds jaunāks, ozols ir vecāks, bet būtībā tas parāda kādu to struktūru, kādā veidā aug jebkurš platlapu mežs. Pat līdzīgi pat aug pat teikšu baltāks un sosis, diškabārds, liepa. Un kādos apstākļos, tā, ka viņi pietiekoši cieši kopā, veido smukus, taisns stumrs. Kāda daļa no tiem kokiem kaut kādā brīdī iespējams ir vajadzīga retināšana, un tad veido smukus zāģbaļķus, taisns, skaists koks. Tas nozīmē, ka platlapiem tomēr arī jaunībā ir jāaug samērā cieši, lai viņi tieptos tur augšā. Un te ir tāds platlapju meža fragments, kurš ir krietni jaunāks, viņam kaut kādi 20 bišķiņ pāri gadu varētu būt. Un te īsti tāda jaunaušu kopšana pat nav bijusi. Vienkārši tie koki visi ir auguši. Ir notiek neliela pašatošanās. Un aug ļoti smuki, skaisti, taisni stumbri. Jo tas ir lielākais izaicinājums platlapis komercializēt, lai tas zāģbaļķis sanāk taisns. Un pēc iespējas garāks nogrieznis. Te kaut kāda darošanās kaut kādi 5, 6, 8, 10 metru augstumā sākās. Un līdz ar to te ir ļoti labs zāģbaļķu potenciāls. Līdz ar to tam platlapiem jaunībā ir jāaug daudz un cieši kopā. Un būtībā tādu efektu var lielākoties panākt tikai, ja ir kaut kāda pašsēja notikusi. Un šitas ir tāds jau krietni vecs platlapu meža fragments. Šī te ir resna egle, un šis ir tāds interesants vecs parastais skabārds, kur acīm redzot, ļoti milzīgi ilgi nedzīvo. Un tad viņš jau ir tāds no otras puses jau nedaudz satrupējis. Un būtībā tas, vienkārši interesanti paskatīties, kā daba atrisina visas arī strukturālas problēmas. Un jautājums, kāpēc mežā vajag vecus kokus. Vienkārši ir arī papriecēt acis un paskatīties, kā tā daba funkcionē. Un te noteikti dzīvo ļoti daudz visādi dzīvi organismi, kas ir meža sastāvdaļas, par kuriem mēs patiesībā nekā nezinām. Bet noteikti kaut kāda nozīme tādā meža kopējā funkcionēšanā ir visam tam, kas dzīvo uz tiem pusmirušajiem kokiem. Un šeit ļoti labi var redzēt platlapu mežu
dinamiku, kādā veidā viņš attīstās un mainās. Te ir viens nolūzis koks, tas ir parastais skabārds, pat tās blakus ir nolūzis egla, izveidojies tāds palielāks atvērums uz kaut kādu, nezinu, 0,05 vai bišķi lielāks. Un tad tur steidz augst tīri daudz jaunie koki, tie ir kāda liepa, kāda maza eglīte, kaut kur lazdas, kāds ozols. Un kādam no tiem visiem kokiem, ja paveiksies, tad viena no tām sugām noteikti izaugs par pirmā stāvu koku. Un tas ir tas, ko mēs varam izmantot arī mežsaimniecībā, kad mūžīgā meža princips ir, kad īvis laika mežs, viņš pats atjaunojās, un tad ik pa laikam var arī tas meža apsaimniekotājs izņemt kādus kokus ārā, kas ir izauguši, sasnieguši mēģi diametru, un tādā veidā mozaikā apsaimniekot to mežu. Un tas mežs pats spēja atjaunoties, un cilvēkam labi, un dabai labi. Un te ir vēl viens piemērs, kāpēc būtu vajadzīgi veci meži. Kaut vai tik daudz, lai mēs varētu mācīties, kādā veidā tas mežs augt un saprast to arī gadsimtu griežos. Vai šitā te ir nolūzus liepa, kas no šī brīža izskatās tāda, ļoti augus un viss. Bet, ja mēs paskatāmies no šās puses, te ir tāds liels ievainojums. Un es domāju, ka kādreiz ir bijusi vēl kāda liepa, un te var paskatīties zemē, kaut kur šitajā vietā ir tāds kunkulis, un tas sanāk būtībā tas viss tā kaut kāda liepa pirms šitās resnās iespējams ir augusi šitajā pusē. Un, ja mēs paskatāmies tālāk, kas notiek uz tā it kā mirušā koka, te jau sakņojās ārā kaut kas tālāk, šitās ir liepiņas, kuras nāk ārā tieši no stumbra. Tas nozīmē, ka iespējams pēc kaut kādiem 200 gadiem šitās te mazās liepiņas būs kaut kādi liela resni koki. Varbūt viņš ar kaut kad būs jau nolūzis. Un tad ir tāds interesants jautājums, cik vispār ir veca tā koka sakņu sistēma. Vienīgi varētu būt arī kaut kādi 1000 gadus vecs, piemēram. Ka tā jau ir nezinu, kurā liepas paudze, kas aug uz vienu celmu, nomirst, attīsta, ataug, un tā daba ir sevi iekārtojusi. Un te ir piemērs, kā ozols aug zem priedes. Savulaik ir priedi stādīta kāda auglīga augsnē, un tad tā nākoša audze noteikti nebūs priedi, jo tur priedi vairāk iekšā nedabūs, bet te jau ir izauguši apakšā smuki ozoli. Un paskatās ceļa otrā pusē, te ir tāds gabals, kur kaut kad tās priedes, acīm redzot, ir patīrītas ārā, kuras ir izaugušas, un te jau ir ļoti skaists ozolu mežs, kurš kādreiz bijis otrais stāvs. Un būtībā ir tas, kas, ja ir iestādīta prieda auglīga augsnē, tad tas ozols var tur vilkt līdzi, kaut kādā brīdī veikt augļus nomaiņu uz ozolu. Un tāds bija tāds neliels ieskats Austrumprūsijas ozolu mežos vai platlapu mežos, kur ozols tiek vienlaicīgi audzēts ar vairākām citām koku sugām. Un būtībā arī tie gan veģetācija, gan klimatiski apstākļi ir samērā līdzīgi priekš Latvijas. Un droši vien, kad ņemot šos piemērus, to ozolu kā vērtīgu lapkoku varētu arī pie mums mēģināt vairāk audzēt. Un tas, kas būtu jāatcerās, ka ozols būtībā ir tāda mūžīgā meža sastāvdaļa, un viņš var iet visu laiku tādā apritē, var audzēt priedi, pēc tam ieaudzēt tur iekšā ozolu, var ozolu audzēt kopā ar parasto skabārdu, kopā ar citām sugām, un būtībā strādāt pēc tāda mūžīgā meža principa, var zāģēt tos ozolus, kas jau kaut kādā brīdī sasniedz to mērķu sugu. Tad viņus vienkārši arī mērķi izmēr, tad viņi vienkārši izzāģē un dod vietu jauniem kokiem, un tā visu laiku nodrošinot mūžīgo pakāpenisko cirti, ja to tā varētu nosaukt. Ja jums interesē kādas konsultācijas par platlapu meža audzēšanu, par cirsmu plānošanu, par mežu vispār, par meliorāciju un citām ar meža apsaimniekošanu saistītiem jautājumiem,
tad droši zvaniet, jautājiet, rakstiet, labprāt palīdzējuši, atbildējuši. Paldies, atā, tiekās mežā!